17. augustā Ukraiņas speciālo spēku vienība iegāja ciematā uz robežas starp Doņetsku un Dņipropetrovsku. Šie attēli no pašas operācijas, ko publicējas Ukraiņas pavēlniecība, ir redzams, kā speciālo spēku vienība vivzās cauri apdzīvotajai vietai un padzen krievus no viņu pozīcijām. 30 krievi padevās un tika saņemti gūstā. Tie, kas turpināja šaut, tika likvidēti turpat uz vietas. Un, kad viss bija beidzies, Ukraiņi pacēla karogu un izdarīja kaut ko tādu, ko es negaidīju redzēt militārā ziņojumā – rituālu. Viņi šo rituālu sauc par odžu izdzīšanu. Tā ir viņu sena tradīcija, lai izdzītu jaunumu no mājas. Ukraiņas pavēlniecība to paskaidroja, sakot, ka viņi izmanto šo rituālu, lai attīrītu ciemu no krieviem, kurus viņi sauca par īstām odzēm. Tad šī operācija nesākās tajā dienā. Tā sākās 29. janvārī un ilga 6,5 mēnešus praktiski klusumā. Nebija nekāda paziņojumu, preses konferenču vai svinību. Līdz beidzot, 12. augustā Ukraiņas armija publicēja rezultātus. 6 atgūti ciemati un 745 kvadrātkilometri atgūtas teritorijas. Šajā video es to parādīšu tieši to, kas tur notika un kāpēc Krievija nespēja to apturēt. Pāriesim pie kartes. To publicēja franču analītiķis vārdā Klemāns Molēns. Un tieši pateicoties viņam, sabiedrība uzzināja, cik liela ir šī lieta. Sarkanā krāsā ir Krievijas teritorija, zilā Ukrainas puse. Un tā zaļā josla pa vidu, ko šķērso dzeltenās bultas, ir tas, ko Ukraina ir atguvusi kopš janvāra. Sarkanā punktotā līnija norāda, kur iepriekš atradās fronte. Un paskaties uz mērogu šeit apakšā – 5 kilometri. Tas ir aptuveni 60 kilometru garš koridors ar apklātu lauku un mazām ciematiņām. Veicot analīzi, Molins nonāk pie lietas, par kuru gandrīz neviens, kas atspoguļo šo karu, nerunā. Video ieraksts ar karavīru, kurš uzvelk karogu, nepierāda nekādu kontroli, jo pārvietoties nenozīmē kontrolēt. Un tad nāca apstiprinājums, kuru es negaidīju atrast. 12. augusta paziņojumā Ukraiņas pavēlniecība izpauda detaļu, kuru gandrīz neviens nepieminēja. Dažus no karogiem, kas redzami viņu video, tika speciāli novietoti tālu no karaspēka īstajām pozīcijām. Speciāli, lai neatklātu, kur karavīri patiesībā atrodas. Visinteresantākais ir tas, ka Krievija, kad paceļ karogus, to patiesībā dara, lai inscenētu, lai veidotu propagandu. Savukārt Ukraina slēp savus karogus, jo pozīcija uz vietas ir svarīgāka par video ierakstu. Un, ja jūs vēlaties saprast atšķirības starp abām armijām šajā kara posmā, tad tā ir šeit. Un te ir pats šausmīgākais šīs visas situācijas aspekts. Kad fronte pārvietojās, bija Krievu karaspēks, kas palika iesprostots uz ziemeļiem no divām mazām upēm. Viņi neatkāpās un pēc tam vairs neparādījās nekur. Molins atklāja, kas notika ar šiem vīriem, saskaitot gaisa triecienus. Tur tajā apgabalā bija ap 100 cilvēku, un tie nebija ukraiņi. Tie bija trieri. Krievija bombardēja savu pašu teritoriju ar saviem karavīriem iekšā, un viņi to izdarīja 100 reizes. Tas pierāda, ka viņi jau bija zaudējuši to teritoriju. Kad armija sāk bombardēt vietu, kur atradās pašu karavīri, tas nozīmē, ka viņi tur vairs nav, vai arī viņi vairs nav dzīvi. 20 no 26 ciemiem tika ieņemtas Ukrainas desantnieku vienības. Un viņu komandieris, ģenerālis Ole Apostols, rezumēja to, kas nostrādāja vienā teikumā. Viņi saglabāja iniciatīvu un uzspieda ienaidniekam savu kaujas tempu. Un šis sektors netika izvēlēts nejauši. Tieši tur Krievi visvairāk pavirzījās uz priekšu 2025. gadā. Tur atrodas pilsēta, kas kļuva par viņu apgādes centru. Ēdiens, munīcija un degviela tiek izvests no šī punkta. Tagad pievērs uzmanību šai dzeltenajai kastītei. Tas ir ciemats 14 km attālumā no tā apgādes centra, un tas joprojām ir sarkans.
14 km ir artilērijas attālums. Tas, kurš kontrolē to ciematu, var tieši apšaudīt Krievu apgādes ceļu. Turp viņi dodas. No tā izriet svarīgais jautājums. Kā Ukraina, kas 2025. gadā šajā sektorā cieta zaudējumus, 2026. gadā spēja mainīt spēles gaitu. Pirms es tev parādu, ja tev patīk šī analīze, abonē kanālu. Tas ļoti palīdz un aizņem tikai dažas sekundes. Ierocis saucas FP1. Tas ir tālas darbības trieciena drons, ko ražo Ukrainas uzņēmums Firepoint. Tas maksā apmēram $55,000. Tas var lidot līdz 1600 km. Tas var nest kaujas galviņu līdz 120 kg. Un tā korpuss ir izgatavots no materiāla, kas absorbē radara viļņus. Un ražotājs apgalvo, ka saražo vairāk nekā 200 dienā, gandrīz visas detaļas izgatavojot savā uzņēmumā. Tas viss notiek, nepaļaujoties ne uz vienu citu. Un tad nāk tā nežēlīgā matemātika. $55,000. Tā ir automašīnas cena. Rafinēšanas rūpnīca, kuru šis drons iznīcina, maksā miljardus, un tās uzbūve prasa gadus. Katru reizi, kad tāds pārlido, Ukraina apmaina automašīnu pret rūpnīcu. 2022. gadā, kad sākās iebrukums, Ukrainā visā valstī bija apmēram 10 dronu ražotāji. Šodien ir vairāk nekā 450. Viņi pārvērta valsti bez kara industrijas par kaut ko tādu, ko Krievija vairs nespēja apturēt. Vai atceries tās dzeltenās bultas kartē? Katru no tām tika atvērts šādi, nevis ar tanku, bet ar lētu dronu. Lielā daudzumā, mēnesi pēc mēneša. Un tieši šeit stāsts iziet ārpus kaujas lauka un nonāk degvielas uzpildes stacijas rindā. Jo Ukraina saprata kaut ko tādu, ko rietumi saprata tikai pēc 4 gadiem. 2022. gadā rietumu likme bija sankcijas, un tas nestrādāja. Krievija apgāja sankcijas, atrada pircējus Āzijā, izveidoja slepenu kuģu floti. Patiesība ir tāda, ka nav iespējams sankcionēt šo ekonomiku no ārpuses, bet ir iespējams to nodedzināt no iekšpuses. Un Ukraiņi šo kampaņu nosauca vārdā, kas gandrīz izklausās pēc joka – tāldarbības sankcijas. Tikai šogad Ukraiņi ir uzbrukuši Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām apmēram 194 reizes. Jūlijā tās bija 18 dažādas naftas pārstrādes rūpnīcas, visu kara laiku rekorda mēnesis. Un rezultāts parādījās rēķinā. Jūlijā Krievija pārstrādāja naftu vismazākajā apjomā pēdējo 24 gadu laikā. Pēdējo reizi, kad Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcas strādāja tik maz, Vladimirs Putins tikko bija nonācis pie varas. Pagājušajā svētdienā tikai 28% valsts degvielas uzpildes staciju bija degviela pārdošanai, un ir nesens gadījums, kas tieši parāda, kā viņi to dara. 11. augusts. Ukraini trāpa naftas pārstrādes rūpnīcai pilsētā, ko sauc par Oršku, Urālos. Vairāk nekā 1300 km no Ukrainas. Skaties uz šo attēlu, ko nofilmējis kāds iedzīvotājs no augstas vietas pilsētā. Paskaties, kur atrodas uguns. Tā nav pie malā esošajiem tvertnēm, kur parasti aizdegās. Tā ir kompleksa vidū starp torņiem. Tas nav nejauši, tas tika plānots. Un paskaties uz šo citu. Ģimene stāv uz ietves, tēvs, māte un bērns. Visi ar muguru skatās uz horizontu kopā ar kaimiņiem. Neviens neskrien, neviens nebļauj, tikai skatās. Viņi vienā naktī trāpīja visām 4 rūpnīcas destilācijas iekārtām. Visas 4. Destilācijas iekārta ir vieta, kur jēlnafta ieplūst un izplūst, sadalīta benzīnā, dīzeļdegvielā un petrolejā. Bez tās pārējā rūpnīca nav nekam derīga. Tas ir kā maiznīca bez krāsnes. Un tā nebija veiksme. Tā rūpnīca jau iepriekš bija tikusi uzbrukta. Oktobrī, novembrī pagājušajā gadā un aprīlī katru reizi tā atgriezās. Šoreiz tā atgriezās.
Ukraiņi devās pēc detaļas, kuru Krievija nevar aizvietot. Un pēc 2 dienām notika kas tāds, kas parasti nenotiek. Krievijas gubernators neatzīst sakāvi. Viņi runā par situāciju, kas ir kontrolēta, par dienestiem, kas strādā notikumu vietā, bet šis pateica kaut ko neparastu. Publiski viņš teica, ka bojāto infrastruktūru pašlaik nevar atjaunot, ka iekārta ir importēta, ka sankciju dēļ remonts var ilgt līdz 6 mēnešiem, un ka reģions gatavojas paļauties uz importēto degvielu. Vai jūs sapratāt, ko viņš teica? Iekārta ir importēta. Tā ir visa stratēģija. Ukraiņi atklāja, ka var uzbrukt nevis pašai rafinērijai, bet gan detaļai, ko Krievija pirka no rietumiem. Un kopš 2022. gada vairs nepērk. 2024. gadā Krievija remontēja 2 nedēļu laikā un turpināja. Tagad pats tās gubernators runā par 6 mēnešiem, ja vispār izdosies. Un šīs sekas nepaliek tikai rafinērijā. Šis ir tas, kas notiek, kad kāds pārtrauc viņa naftas pārstrādi. Šis vīrietis. Viņš stāv rindā pie degvielas uzpildes stacijas Maskavas apgabalā. Viņš filmē, jo nav vairs ko darīt. Viņš stāsta, ka ir tur kopš svētdienas rīta 9:00 gaidot sistēmas kravas automašīnu. Un tad viņš rezumē realitāti sakot, nav benzīna. Un tuvākā uzpildes stacija ir apmēram 80 km tālu. Numuri stāv apmēram 10 km no šejienes. Šis te mani visvairāk pārsteidz. Moskavā ir 1:20 naktī, vienā no galvenajām galvaspilsētas avēnijām. Rindas stiepjas pāri kvartāliem. Puiši mašīnā smējās, viņi nesaprot. Un viens prasa otram, no kurienes nāk šī rinda? Tagad ir vēl viena lieta, vēl apklājošāka, ko man tev jāparāda. 13. augustā Krievu portāla žurnālists devās uz gandrīz kilometru garu rindu, mēģināja intervēt tos, kas gaidīja, un cilvēki atteicās runāt kameras priekšā. Saskaņā ar ziņojumu viņi atzina, ka baidās no sekām darbā. Un jūnijā neatkarīgs Krievijas mēdījis publicēja, ka prezidenta administrācija izplatīja ieteikumus presei par to, kā ziņot par degvielas trūkumu. Bija atsevišķs punkts. Tika ieteikts publicēt fotogrāfijas ar degvielas uzpildes stacijām, kas darbojas bez rindām. Tagad apvienosim abas lietas. No vienas puses mums ir valdība, kas lūdz fotogrāfijas ar tukšām degvielas uzpildes stacijām, no otras puses parasts pilsonis, kurš stāv rindā un baidās parādīties. Ir skaidrs, ka Krievija ir kļuvusi par valsti, kas izliekās, ka viss ir kārtībā. Tagad kāds sakars degvielas uzpildes stacijas rindai Maskavā ar to ciematu, par kuru runājām video sākumā. Atceries to vārdu, ko toreiz lietoja Ukrainas ģenerālis. Ritms. Viņš teica, ka viņi uzspieda ienaidniekam savu kaujas ritmu. Tieši tas arī notiek. Skaitīs, armija nevirzās uz priekšu ar drosmi, tā virzās ar dīzeli. Munīcija tiek piegādāta ar kravas automašīnām, bruņu mašīna arī degviela. Ievainotā evakuācijai nepieciešama loģistika. Kad degviela kļūst reta un dārga visā valstī, tas neparādās virsrakstos, tas parādās ritmā. Un ritms ir mainījies. 2025. gada sākumā Krievu armija virzījās uz priekšu gandrīz 10 kvadrātkilometrus dienā. 2026. gada sākumā mazāk nekā 3. Ukraina uz pusi samazināja pret to virzījušās armijas ātrumu. Šī gada aprīlī, pirmo reizi kopš iebrukuma sākuma, Krievija mēnesi noslēdz ar mazāk teritorijas nekā tai bija sākumā, un maijā atkal. Un Krievija par to samaksāja dārgu cenu. Pagājušajā gadā Krievija zaudēja 67 vīrus par katru kvadrātkilometru, ko tā ieguva. Šogad 179. Gandrīz 3 reizes vairāk par to pašu zemes gabalu. Ir aplēsis, ka neapmācīta Krievu karavīru dzīves ilgums, kur iemet masveida kānieku uzbrukumā, ir no 20 līdz 30 minūtēm.
Un šis skaitlis atspoguļo Krievu taktiku, kas kļuva pazīstama kā gaļas vilnis. Nelielas, slikti apmācītu cilvēku grupas tiek sūtītas kājām tieši pret Ukraiņu pozīcijām. Un pats nežēlīgākais ir tas, ka bieži vien mērķis nemaz nav ieņemt pozīciju. Mērķis ir likt Ukraiņiem šaut, jo viņi šauj, viņi atklāja savu atrašanās vietu. Un tad Krievu artilērija zina, kur sist. Tie ir vīrieši, kurus izmanto kā ēsmus. Un tieši pret to tie karavīri, kurus jūs redzējāt video sākumā, virzījās uz priekšu, ciems pēc ciema, 6,5 mēnešus. Tā viņi nonāca pie tiem 30 krieviem, kuri nolika ieročus. Un arī Ukraiņu zaudējumi ir smagi. Nekas no tā nenotika bez maksas. Atšķirība ir tāda, ka Krievija vairs nespēja papildināt zaudēto. Jūlijā Zelenskis paziņoja, ka mazāk nekā 7 mēnešu laikā šogad Krievijas bruņotajos spēkos iesaistījās 221 000 cilvēku, kamēr zaudējumi pārsniedz 225 000. Aiziet vairāk cilvēku nekā ienāk, un ir vērts atcerēties šīs lietas mērogu. Tas uzbrukums ir šaurs koridors, un Krievija joprojām okupē apmēram 5. daļu Ukrainas. Bet pēc 4,5 gadiem, kad viņi tikai spieda uz priekšu, šī bija pirmā reize, kad viņi tika atspiesti atpakaļ. Kā redzat, vēji sākuši pūst citā virzienā. Krievijas naftas pārstrāde ir zemākajā līmenī pēdējo 24 gadu laikā. Krievijas gubernators publiski paziņoja, ka to nevar salabot. Labi, un Kara izpētes institūts novērtēja, ka Ukraina joprojām spēja gūt nozīmīgu taktisko progresu frontē. Manā skatījumā visas šīs lietas, ko mēs šajā video parādījām, ir saistītas. Ukraina iznīcina Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcas, un tādējādi uz frontes līniju nonāk mazāk dīzeļdegvielas. Tas atstāja Krievu karavīru bez munīcijas un bez papildspēkiem. Un tieši tāpēc Krievija zaudēja 26 ciematus. Tagad es gribu zināt tavu viedokli. Vai tu domā, ka šī kampaņa pret Krievijas ekonomiku ir tas, kas piespiedīs Putinu sēsties pie sarunu galda? Raksti komentāros, ko tu domā. Mēs katru nedēļu sekojam līdzi katram šīs vēstures nodaļai šeit kanālā ar skaitļiem un avotiem. Abonē un ieslēdz zvaniņu, lai neko nepalaistu garām. Uz tikšanos nākamajā video.